Šodien raidījumā apskatīsim neparastas svētku tradīcijas, kuras ir raksturīgas tikai Latgalei. Pie mums prūt svinēt svētkus. Par to mēs porsalīcināsimies apmeklējot Leiksnā notīkušo festivālu Mūzikas skrituļus. Pabausim Korsavā, kur joprojām jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, lielajā dzīvē īvat reikojot pilngadības svētkus. Varakļonos pieteisim, kas ir kopu svētki, un pasacīmosimies Dekšāris pogostā, kur kuplā sajītā Zīmuļu dzimte apzinos tuvus un tolus radinīkus. Jau 6. reizi Leiksnes pogostā notiek lielākais jaunos latgalīšu mūzikas festivāls Mūzikas skrituļus. To rēkošana aizsaukta 2005. gadā ar mērķi popularizēt latgalisku identitāti un sekmēt jaunu dzīsmu radīšanu latgaliski. Festivāla moto ir "Krot var ne tikai naudu", dēļ to festivāls visiem apmeklētājiem ir bez maksas. Top modelē, top, es tava top modelē, top. Labdien, meitenes, jums gūs izslauktas ir šodien, ka jau sēdat koncertā? Jā. Un ko jums patīk? Ļoti patīk. Jūs esat vītejos, meitenes, vai vītejos? Tepatās, jā. Jā, tepat sanāk atgājiet bez mašinām, vai ne? Jums tā kā šovakar ir doma tikai dzīdot, sēdēt, skatīties koncertu, vai ir arī kāds plāns? Oi, padancot mēs varam. Arī padancot, iedzert armušu var? Varam iedzert mēs jā. Ko jūs sakat par tādam latgalīšu zaļumballem? Oi, patīk ļoti. Jūs tā No kā... vecākas kļūstam, jau vairāk patīk. Labdien, meitenes! Var pie jums pīsēst, jā? Es skatos, ka jums tādas baigās pesņu grāmatas priekšā ir. Jūs tā kā taistīs dzīdot šovakar, vai jūs esat parasts apmeklētājs tamā pasākumā? Parasts apmeklētājs dzīvotājs. Parasts dzīdotājs vai parasts apmeklētājs? Apmeklētājs dzīvotājs. Jūs tātad esat vienkārši pasākuma baudētājs? Tautas. Nu, tautas. Vienkāršā tauta, jā? Jā, mēs nokam no tautas. Labdien! Var jūs uz deju lūdzu uzliekt? Uz vienu zaļumballi deju. Var sumku atdot meitenēm, reku. Man, protams, arī dejojot ir dažādi jautājumi. Man jānoskaidroja. Bet turēs šitie laikam. Es gribēju paprasīt, tu esi vientuļa? Šajā brīdī, jā. Un nav tā, ka tas pasākuma mērķis tev ir šodien atrast teisto pusēti? Nē, nav. Nav tāds mērķis. Bet zaļumballēs parasti cilvēki jau to dara. Nu, jā. Un tu tā kā napīļauj īspēju, ka mūzikas skrituļus varētu būt tava īspēja šogad. Nē, nepieļauju. Nu, redz kā, es arī esmu brēvis īstenībā. Varētu būt arī tā, ka ka tie nakts beidzās pie manis sātā. Varbūt reit? Varbūt reiz. Tu nāks uz otro dienu pasākumā, jā? Labi, paļdis jums. Mūzikas skrituļus. Te ir vīta, kur īspēja jaunajiem muziķim pierādīt sevi. Līdzīgi, ko to paveica postfolk grupa Rikši, kas mūzikas skrituļa pirmsākumos uzstājās kā vēl mospazīstami mākslinieki, bet pāris gadu laikā no nezināmas grupas ir kļuvuši par vīnim no spilgtākajiem latgalis pārstāvim. Rikši, pastāstīt, kāda čorta pēc jūs braucat uz Leiksnu, ja jūs dzīvojat Rēzeknē? Man liekas, ka Leiksnā ir viens no principā svarīgākajiem latgaļas kultūras, latgaļas mūzikas notikumiem, kas ir rīkojis jau kā skaista sešreizēja tradīcija, un te ir tāda apliecinošanās sev, apliecinošanās citiem un turēšanās kopā. Nu, ja svarīga ir jums vai kam citam? Jūs sakat, ka svarīga latgaļas kultūras sastāvdaļā. Dēļ kā jūs teicat? Kam jums ir svarīga? Ko jūs dabūjat no tā visa? Principā tos emocijas un te cilvēku atvērtība, kas valda ite, valda retu kurā pasaukumā. Šeit tomēr cilvēkiem ir tāda tiešām sātas sajūta, ka viņi nav atbraukuši uz kaut kādu lielu festivālu, kur ir skatuve skatētoji, bet gan tieši tāds mojaiga saspēļiešana, sadancošana, sadzīdošana. Jūs tādās zaļumballēs bīži esat, vai jūs vairāk pa tādam večerinkam, kur banketiņš ir, jā, var nopelnīt, vai jūs pa tādam zaļumballēm pīsteigojat to bīžai vai ne? Principā, Vai sanāk tā, ka tikai Leiksnā jūs reizi 2 gados atbraucat, te ir vienīgā zaļumballe, kur jūs spēlējat? Nē, mēs arī uz Joņim bijām, Dzeguškalnā, piemēram, kur bija tāds liels masu pasākums. Un diezgan daudz patīsībā. Nu, un Latgalē ir tu zaļumbaļu daudz vai nav? Vai tas ir tāds izmirstošs pasākums jau?
Jis bija izmirstuši, bet tagad, kaut kādos pēdējos 2 gados var vērot, ka atsagrīžās. Jau, piemēram, cilvēkus interesēja, kāds ir bijis pasaukums, koncerts vai kaut kādi pilsētas pogasta novada svātki, un ir svarīgi, lai, teiksim, ir kaut kāda arī danča daļa. Jā, un jums dzīvo muziku spēlējot, es saprotu, ka jums nav sintezatora ar plēpūgu, ja? Jums viss ir tā kā, praktiski dzīves, ja? Un tad jums nav tā, ka jums pierksteņi sāp, muguras leikas, un tur pēc tam nedēļu jāārstējās pēc tādas zaļumballi. Gados jau pēc visiem tiem maratonim reizēm gados arī tā, kad ir drusceņu veselības problēmas, bet katrā ziņā ir vērts upurēties. Jā, un mēs jau cenšamies par sevi parūpēties, un viss jau ir labi. Mēs jau vēl jauni. Nav tā, ka tas viss slēpjās naudā, ka tu nopelnē naudu un palīdz vasals uzreiz? Nē, tas vairāk prīka pēc. Tad Rikšs sanāk, ka strādāja tikai prīka pēc. Ja? Nauda ir tāds labs stimulators katrā ziņā. Nevar jau teikt, ka visu par brēvu gribās darāt, bet tas nav primārais katrā ziņā. Rikšs strādāja idejas vārdā, un tas ir galvenais. Bravo! Bravo! Bet nav nevienam noslēpums, ka zaļumballe jau nesabeidzās pulkstenes 9 vakarā, kā, vai 10, nezinu, cik tā pulkstenes ir. Bet, tad Leodzu Rikšs atpakaļ uz skatuves, ja? Cilvēkiem vajag padansot. Tieši tā, obligāti. Vasalas, Anita, es saprotu, ka tas ir viena no galvenajām pasaukuma sastāvdaļām. Pastāst, dēļ kā 21. gadsimtā tev ir jāorganizē to pasākums. Ja apkārt ir tik daudz klubu, nakts klubu, cilvēkiem, man liekas, galīgi nav vajadzīgi zaļumballis tādas, ko tu rēkoji. Dēļ kā tu rēkojos? Manuprāt, atkal tieši otrādāk, jo zaļumballi ir tuvāk dabai, tuvāk debesīm. Mēs jūtam, dejojam, satiekamies, aizejam kaut vai pameklēt papardes ziedu turpat pļavā. Vai nav vieglāk nedarīt neko? Sēdēt sātā, baudēt televīzijas programmas un varbūt paēst un neiet uz tādam zaļumballiem? Protams, ir vieglāk neko nedarīt, neiet, netikties, bet cilvēks jau ir sabiedriskā būtne, kad viņu vēl. Un interesantāk dzīvot mums pašiem, aiziet uz zaļumballēm, uzrīkot kādu foršu pasākumu mums. Un citiem. Satikt labus cilvēkus, latgaliešus, čiuļus, visus. Un nav tā, ka varbūt arī zaļumballe ir tas latgalis tāds varbūt simbols, kas vēl ir sasaglabājies, tā kā aizlaiku palicis artefakts. Es domāju, ka jā, jo arī tieši šeit mēs redzam, cik aktīvi viņi dejo, cik aktīvi viņi dzied kopā, sanāk visi tie latgalieši, jo rīdzinieki pēc tā skumst.
Viņiem tā pietrūks. Viņi brauc speciāli uz Latgali, lai to izbaudītu. Jo Rīgā ir tikai klubi, vairāk nekā. Varbūt tā, ka pēc zaļuma balliem demografiskā situācija ir uzlabojās. Mēs ceram. Jo... Pēc Jāņa zaļuma ballēm noteikti. Un tad marta mēnesī latgalīšu ir daudz vairāk, ja? Jā. Vīri no aparastākajiem svātkiem, ko joprojām svin Latgalē, ir jaunības svātki. Šis pasaukums ir par godu pilngadību sasniegušajiem jauniešiem. Pasaukuma oficiālā daļa līdzinās izlaidumam, kur jaunieši sēž skatuvis, klausās apsveikumus, sajam zīdus no rodim un draugiem. Latgalē vēl joprojām ir kozas, ir izlaidumi un apmēram šajos svētkos, jaunības svētkos, ir ļoti leidzīgi tos parašas. Vai nav tā, ka tam nav jāgas, ka tas to porsaklojās, ka mēs daram līki tikai darbu priekš tiem jauniešiem? Nu, pirmkārt, nekad nav par daudz svātku. Если to esi paēstam strodojis, если paēstam esi, ka ītām jau daudz no jiem 12. klases visus porbaudījumus ir izturējuši. Sazatiktīs un brīku raizi atcerētīs arī vecokiem, ka dzēve ir ļoti otrs mirklis. Cik nesen varbūt daudz atcerās no jums, ka stāvēja zitos skatuvis, svinēja savus pilngadības svātkus, tagad jau jūs bērni. Laikam laika ritījums tāds, kad atsaskotīs gan uz sevi, gan arī iz savu tikko vēl mozu putnānu, kuris tagad jau ir gatavs stotīs lielai dzēvē pretī. Sapņot, cerēt, arī strodot, lai jo sapņi pīzapildos. Šī svātki ir tāda vecu laika svātki, padomu laiku svātki. Jā. Vai jaunajos laikos tagad Latvijā, Latgalē, viņiem ir vīta? Vai viņi nav izsmēluši sevi? Jā, es zinu, ka ļoti daudzos pašvaldībos tādu svātku nav. Īpaši arī lielos pilsētos, varbūt tas arī nav reāli iespējams. Bet jūs pareizi pasakāt, jau seņum laikam arī es sevi atceros, ka tas stāvēja itamā zālī, un šī svātki bija muni tamā laikā, bet laiks īt iz priekšu, sevi izsmelt ar labestību, ar mīlestību vienam pret otru, tas jebkurūs laikos paliek kā svātums. Moderni vai nemoderni, šajā aspektā vispār tam nav vītas, nav tekstam vītas tādam, ka tī varbūt ir padomījis, palīkas vai kādas. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka gan bērni saprot, cik ir dorgi saviem vecokiem, redz arī draugus, kuri patiešām vēl ir veiksmi dzēvī. Nav svarīgi, no kurienes īgojuši, no kādiem laikiem. Šajā momentā ir vajadzīgi. Tas ir galvenais. Pasaukums tiek rēkots to, lai jaunieši varētu pasatiektīs saviem vecākiem par ieguldīto darbu jau audzināšanā. Vasaļi, Korsavīši, es saprotu, ka jums šodien ir tāda liela svātku diena, un jūs varbūt jūtatīs savādāko vakar jūtatīs, bet vai jums jauniešiem šādi svātki ir svarīgi? Piemēram, man ļoti svarīgi. Dēļ ko tieši? Viena raize dzēvi, tā kā ko. Tā kā domāju, ka otrais 18 nebūs? Svātku tādu nebūs. Te varētu teikt to kārtējo sasatikšanos reizi. Jā, sasatikšanos. Un tas ir tā kā svarīgākais, ja? Vai jums, meitenes, kā ir? Kas jums ir svarīgs? Uzvilkt skaistu kleitu, vecos kurpes vai kas jums ir tas svarīgākais šamos svētkos? Man bija interesanti tas, ka mēs pēc daudz gadu pārtraukumu esam satikuši bērnu dārza biedrus, kurus mēs tiešām no izlaiduma neesam redzējuši. Tā kā tas sapulcina tos jauniešus, kurus tu labu laiku neesi redzējis. Tu vari redzēt, kurš tad ir kārsos naudā piederīgs un kurš nav. Un jums, ko meitenes? Pateikami, ka pašvaldība atcerās par saviem jauniešiem, kas sauki un nodā. Jums nešķiet, ka šitai tradīcija ir tāda tā kā jau novecojusi un savu izsmēlus un jāi šamā pasaulē vītas vairs nav? Man šķiet, ka nē, jo citās, piemēram, Kurzemē, Zemgalē, manuprāt, nav tādu svētku. Tikai Latgalē mēs to svinām. Tikai mazos miestos palikuši. Tas ir interesanti, pēc es pat Rīgā mācos. Tikai diezgan interesanti viņiem pastāstīt to, ka mums ir tāda tradīcija izcelt 18 gadniekus, viņi to nesaprot, priekš kam mēs to darām. Tas tā kā atšķiramies, mēs ir tāds diezgan forši. Un jums, kad jūs bijat tajos 18 gados,
Kas jums tajā pasaukumā likās vissvarīgākais? Balles daļa vai tad, kad pie goldim sēdēs, vai tad, kad pučis nese visi? Tieši tad, kad tika teikti vārdi, sumunoti pilngadnieki ar sirsnīgiem vēlējumiem. Varbūt pat es domāju, ka ar ēstim sirds vēlējumiem, gan kas noca vecāku mutis, gan kas noca arī varbūt kaut kādam prominentam personam, kas tamā breidī bija. Pēc tam es to baļu arī vairāk neatceros, bet to pošus svātkus, ka es stāvēju uz tos skatuves, saņēmu zīdus, laba vēlējumus, un tas gan man ir palicis. Kopu svātki ir viena no senākajām Latgales tradīcijām. Varakļonos mašinu rinda pie kopiem stīpjās teju vai kilometra garumā. Šeit satīkās dažādu paudžu cilvēki, kas gudināja aizgojējus, un bīži ir ikgadējo radinieku un draugu sasatikšanās reize. Kopu svātki ir izteikta Latgales tradīcija, jo izsenis Latgali raksturoja kuplas ģimenes. 7 līdz 12 bērni ģimenē, tas nebija nekas naparasts. Daudzim dzēvis ceļi īsagrūzējās to, ka nocās pamest Latgali un pārceltīs uz dzēvi citos novados vai pat ārzemēs. Kopu svātkus svin vasaras mēnešos, tāpēc daudzi rūpīgi sekoja draudžu izsludinātajiem svātku datumiem. Bīži leidzīgi, kā tas notiek arī Varakļonos, pilsētas svātku svinības tiek pakārtotas arī šim datumim. Nesaskatoties uz to, ka Varakļoni ir iekļauti Vidzemes plānošanas reģionā, tomēr baznīca ir saglabājusi Latgales kultūra vēsturiskos robežas. Dievkalpojums notiek latgalīšu valodā, un satiktie cilvēki pārsvarā savā starpā runāja latgaliski. Kopu svātku laikā cenšas rēkot arī dzimtu saītus, līdzīgi kā Zīmuļu saime Dekšāru pogastā. Mēs te visi esam sasatikušies, cits viens otru pazīst, viens otru nepazīst. Tad mēs meklējam, kura zora, kurš tur ir, un drusceņi jau tā kā sapazīstamies, ja? Jaunāka paudze un vecākos tos jau mēs pazīstam, bet tos jaunākos nepazīstam. Un pilnīgi citu reizi tā ir, kā aizējam garam pilsētā, un tad jāsaskat atpakaļ, vai te bija tas radinīgs, vai te nebija tas radinīgs. Ja? Es uzreiz ar visiem, kurus nepazīstu, uzreiz prasīt, kas tāds jūs esiet, no kuras vietas, no kurienes, jo jau te pusi nepazīst īstenībā. Kas no Ķeguma, jā? Un no kura koka? Labdien! Krūģu, ja? Pēc tēva. Mamma Zīmuļi. No kāda? Mamma Zīmuļi. Tā ir, redzi, te uz tiem kopu svētkiem sasabirējās visi un radinieki. Var satikt visus rodus, vecākus, arī jaunāku paudzi. Ir vēl jaunāku, iepazīties, ko mēs nepazīstam. Šogad Donātam Zīmuļam aprit 150 gadi, kas ir vecākais apzinotais dzimtes pārstāvs. Dzimtes apzinošana 2001. gadā uzsāk Marija kopā ar mūsu Zinu. Šogadu laikā apkopoti 217 tuvi un toli dzimtes pārstāvji. Iespējams, dzimtes kūks tiktu izzināts vēl dziļāk. Taču Marijai grevtības sagādava veco krīvu un pūļu valodas druka. Uzvārdu došanas kārtību noteica muižnieki. Pieaugušajiem vērīšiem lika īt uz muižas pagalmu, un skrīveris teicis, lai katrs sadūmoja sev uzvārdu, kuru viņš pierakstēšot. Ja kaidam nav padomā, tad viņam esot uzvārdu liste sastodēta.
Nu, arī Donatas Īvas Brigitas vecāki ir bijuši Brencis vai Voveris. Nu, tas arī ņēma no kādu dzīvnieku vai vārdiem un deva cilvēkiem. Mūsu sencis bijis pie muižas Skrīvera un iespējams Galēnos. Teicis, dodiet man zeimuli, parakstīties. Skrīveris pateicis, nu lūk, tu būsi zeimulis. Un lika parakstētīs. Bet vai viņš vilka krustiņus vai parakstējās, man ziņu nav. Man bija 3 gadi, bet izrādās, ka ir tava mamma numura. Jā. Un atnesa uz mūsu mojumu tevi. Un raut, jā, es pēc tam sapratu, ka tas esi tu, ko raut tas bērns. Bet tur tava, reku, mosa Veronika staigoja apkārt, muda mamma, no ka izdzīvos vai neizdzīvos. Bet klusums bija, bet tad soka bļaut. Un es domāju, nu cik es ilgi bļaus tā pie sevis, nu bērns, es tur staigoju apkārt 3 gadīgā. Bet es to ļoti labi atceros, bet izdzīvoju, baroja tevi ar pudelētis, mama un mosa. Bet pēc tam tavs tēvs aprecēja Veroniku un tevi audzēja, un tevi ļoti žāloja. Skopim, bija man izaudzināja. Paldies. Jā, tev izaudzināja, un viņa tevi ļoti žāloja. Fly,
Citējot izcilu literātu Ingrīdu Sokolovu jopīkrīt. Cilvēkam topat ko kūkam ir savas saknis. Un šīs saknis, vīte, kur tev korts ševpuļs, cilvēki, kas tev īmocējuši kaut ko vajadzīgu, agrīnī apkortējos pasaules īspaidi, tur cīt tevi līdz pēdējai stundai. Pamēģini kaut ko nūcierst, un tu kļausi naboks un vintuļš. Pamēģini pats sev pajautot, dēļ ko šodien esi tots ni citaidoks. Un tev atkal līku reizi būs jāatsagrīžās pie savam saknim. Stipra dzimta ir spiecīgas Latvijas nokūtne.